Sveiki visiem! Ar jums Emīls no FX Finance ar tātad prognozēm uz 17. maiju 11. gadu. Un tātad sāksim, protams, ar eiro pret dolāru. Tātad apstīsimies mūsu vakardienas signālu. Tātad lūk šeit, jā, tad, kā redzam, viņš mums tādu neatstrādājās, jā, noķēra stopu, jā, un beigās tad mazliet arī atkrita, jā, no šī te signāla uz pārdošanu. Vakar arī tātad par viņu runājām, bet, nebija domāts, ka viņš arī aizies tik augstu. Bet tātad šeit otrs signāls ir atstrādājies. Pirmais tātad nav ar risku, tātad 50 punktu mums tātad ir norāvis. Nākošais, tātad šodien eiro pret dolāru, tātad ko mēs varam gaidīt ir caurstienu šai te pretstībai, kanāla pretstībai tieši uz augšu, atgriešanos un pirkumus, vai arī, ja eiro aiziet, tātad līdz pat cenai 43,70, mēs tad varam iestāties pārdošanās, tātad par cenu 43,70 mēs varam pārdot, un risks tātad šajā gadījumā mums ir divi varianti, mēs viņu varam izvietot virs šī virsotnēm, kas ir 80 punkti, vai arī mēs tad varam izvietot, jā, daudz korektāk aiz 61. fibas, bet tas jau, protams, ir 250 punkti. Tad gribēšu atgādināt, ka jūs varat izvietot risku 85 punktus, un tas būs arī pilnībā pareizi. Nav īsti vajadzības tik tālu viņu likt, jā, šo te risku. Tāpēc tātad darījums no 43,70, risks 85 punkti, un mērķis šeit, būtībā pirmais mērķis, mums tātad ir aptuveni 115 punkti, būsim konservatīvi, tātad 110 punkti. Tad līdz cenai 42,60 aptuveni. Tātad tas ir tātad eiro pret dolāru signāli. Tātad pirmais caursit un atgriežās pērkam, mērķis ir caurstien augstums, risks zem iepriekšējās korekcijas. Un ja cena aiziet līdz 43,70 pārdodam, mērķis 110 punkti, risks 85 punkti. Tālāk, tātad dolārs pret Kanādas dolāru. Tad beidzot mums tātad ir caursis šis te pretstība 1, 2, vairāk kārtīgā atlēciena 4, un atkal mums ir caurstiens, tad beidzot, un tagad mēs varam gaidīt atgriešanos, un tā sakritīs tātad ar 38. fibo līmeni, un tad šeit mēs jau varēsim iestāties pirkumos par cenu 96,75. Tad tur mēs noteikti varam pirkt, un mērķis mūsējais ir tātad aptuveni 80 punkti, un risks ir aptuveni 75 punkti. 75, 80 punkti, tāpatās. Bet signāls ir diezgan labs. Būtībā, ko jūs varētu izdarīt, ir tātad iestājoties šeit pirkumos, ja cena, pieņemsim, sasniedz savus mērķus, vai arī sasniedz, kad 23. tātad fibo līmeni, jūs varat paņemt un stopu pārlikt par nulēm. Tajā brīdī, ja noņemt nost profitu, jā, stopa pa nulēm, un tātad iemesls, kāpēc noņemt nost profitu, tāpēc, ka uz dienas grafika mums tāda lūk šeit ir galva un pleci, kas ir izveidojušies pašās apakšās. Un tad šis te ir signāls, jā, ka cena var doties daudz augstāk jau. Tāpēc šeit arī nebūtu vēlams jāpalaist garām šo te signālu. Tāpēc 96,75 ir iestāšanās darījumā, risks tātad ir 80 punkti, mērķis arī ir 80 punkti tieši pēc signāla, bet ko es tad iesaku darīt, tad, kad cena ir sasniegusi 23. fibo līmeni, tad paņemam stopu pārliekam pa nulēm. Un tad būtībā arī varam gaidīt. Teiksim tā, vai viņš kāps tālāk, vai arī jau sāks kristies uz leju. Neaizmirstam, ja cena pieņemsim aiziet līdz 23. fibo, jā, un viņa pēc tam atkal jūs pārlikāt stopu pa nulēm, ko jūs varat izdarīt, ir izvietot tagad atkal jaunu pirkšanas darījumu uz tās pašas pozīcijas. Jums viens nostrādās pa nulēm, bet atvēlsies atkal jauns. Jā, un tad jūs varat gaidīt atkal vēl vienu atlēcienu. Par cik tas ir H4 grafika, uz H-stundas grafika mēs tā nedaram, bet uz H4 mēs tā varam darīt, par cik cenai ir tendence vairāk kārt, jā, pieiet pie viena un tā paša signāla un tikai tad viņu atstrādāt. Jā, tāpēc tā mēs noteikti drīkstam rīkoties. Bet tātad gala mērķis, jā, tātad šim te darījumam pirkšanas kopējais ir aptuveni 200 punkti. Jā, tas ir tas, uz ko jūs maksimums varat mērķēt. Un tas būtībā ir tātad uz dolārs pret Kanādas dolāru. Tālāk mums tātad sākot dolārs pret franku. Tātad vakar iestājāmies pirkumos par cenu 88,90, bet kā redzam mums tātad neatstrādājās, jā, cena tāda sabruka tieši uz ziņām. Tas pats arī uz eiro pret dolāru mums tāda bija tāda preses konference, un tātad viss tātad aizgāja, jā, tieši viņu dēļ nevajadzīgā virzienā. Bet tātad risks šeit nebija liels, jā, tikai 45 punkti.
Un, diemžēl viņš arī tika sasniegts, jā, bet tagad, ko mēs uz franka varam darīt, ir gaidīt šī līmeņa caurstienu uz leju. Tad redzam 1, 2, 3, 4 atliecina. Ja gadījumā šo te līmeni caursit, pie atgriešanās varam atvērt pārdošanas darījumu. Jā, tad tas būtu pilnīgi korekti. Līmenis mums ir par cenu 88,20. Tātad tur mēs varam jau pārdot. Vai arī, ja mazliet precīzāk, varam 88,15, 88,20 šāds diapazons pārdošana. Nu, lūk, tas būtībā ir ar jūsu franku, bet tātad iestājoties šeit uz pārdošanām, mēs tad liekam risku virs iepriekšējām korekcijām. Tas būs aptuveni 57-60 punkti. Jā, nu, pareizāk būtu 60 punkti, jā, tad risks. Nu, mērķis ir caurstiena dziļums, jā, cik dziļi tika caurs šis te līmenis. Tālāk, tātad Austrālijas dolārs pret dolāru. Tātad šeit mums bija signāls uz pārdošanu. Kā redzam, viņš tātad mums ir arī atstrādājies. Tātad mērķis mums bija 70 punkti. Tātad šeit mums bija 0,6, 0,5 pārdošanas, jā, un cena mums tātad bija nokritusies līdz pat, pateikšu precīzi, 0,531. Tātad kopsumā nokrita 74 punktus, jā, mērķis mums bija 70, tā kā mēs ļoti precīzi iestājāmies darījumā, ļoti precīzi no viņa arī izgājām. Nu, lūk, tas tātad ir uz Austrāļu par vakardienu, kas mums notikās šodien, ko mēs varam gaidīt. Tātad šis te pats līmenis, kur tad mums bija pārdošanas, tagad, ja viņu caursit uz augšu, mēs pie atgriešanās varam jau iestāties pirkumos. Jā, bet neaizmirstam, ka caurstienam ir jābūt vismaz 40 punktiem. Tas nozīmē, ja cena noslēgsies pie 38. FIBO līmeņa aptuveni, tad, protams, mēs varam šeit arī pārdot, jā, bet, nu, teiksim tā, tas nebūtu vislabākais, jā, variants, ko iesākt šajā te Austrāļu situācijā. Šeit mums labāk ir, lai šis te pārdošanas sevi atstrādā, ja viņas atstrādā, un tad, attiecīgi, nopirkt no 0,600, jā, un iestāties pirkumos ar risku. Tātad risks mums būtu šeit, es pateikšu precīzi, 75 punkti. Un mērķis mums tātad būtu aptuveni 95 punkti. Tātad 75 punktu risks, 95 punktu mērķis un iestāšanās darījumā par cenu 0,600. Tātad tas ir tātad par Austrālijas dolāru pret dolāru. Tālāk Jaunzēlandes dolārs. Tātad šeit mēs, jā, tad iestājāmies pārdošanās, kā redzam. Cena mums tad, mēs iestājāmies pārdošanās par cenu 78, 38, 40 tajā diapazonā, un tātad cena mums nokritās, jā, aptuveni 50 ar kapekām punktus, bet tātad līdz mērķiem neaizgāja. Ko jūs varat izdarīt šajā situācijā ir uzlikt stopu par nulēm. Ja gadījumā viņš kāps uz augšu, tad jums aizvērsies darījums par nulēm, bet ja gadījumā viņš tomēr tagad kritīsies uz leju, jums tad nostrādās profits. Nu, lūk, šāda ir situācija, tāpēc, nu, jebkurā gadījumā jūs tad neko nezaudēsiet, jā, no šiem te darījumiem. Nu, lūk, tātad tas būtībā ir arī viss uz tātad 17. maiju, 11. gadu. Tātad neaizmirstiet apstīt visus šos te signālus sīkāk, tātad FXF mājaslapā sadaļā forums, kurā tātad visas cenas iestāšanās darījumos ir parādīts, visi mērķi un visi riski, kā arī uz grafikiem tas viss ir attēlots, lai, teiksim, tā nepieļaut nekādas kļūdas. Un tad ar to arī es ar jums atvados, tātad jau līdz rītdienai. Veiksmīgu tirdzniecību!